Tad no Tīras apvidus atkal izgājis viņš caur Sidonu un nonāca pie Galilejas jūras Dekapoles apvidū. Pie viņa atveda kādu kurmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. Un viņš aizvedis to no ļaužu pūļa saurup, lika pirkstus tā ausīs, spļāva un aizskāra tā mēli. Un paskaties uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja, Efata, tas ir atveries. Un viņa ausis tūlīt atvērās un mēles saites atraisījās un viņš sāka skaidri runāt. Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt, bet jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. Ļaudis ļoti brīnījās un runāja, viņš visu labi izdara, kurlies spēj dzirdēt un mēmie runāt. Tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu. Mīļais kungs, mēs tevi slavējam par tavu žēlastību, par tavu žēlastības vārdu, kas ir stiprs un spēcīgs un var izmainīt cilvēku sirdis un dzīves un mūžību. Mēs lūdzam svētīt tavu vārdu tavā patiesībā, jo tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdiet. Jūs redzat, pēc nometnes ir tāds mazliet, gribas atslēgties. Un tā, kad grib pieslēgties, tad vairs nevar pieslēgties un nevar izkāpt ārā. Un Raimonds jau zina kaut kādas lietas par mani. Viņš zina, kad tad, kad es guļu, tad man var zvanīt un jautāt, jebko es visam piekritīšu. Vai ne, Raimond, tā ir? Un es jums lūdzu vienkārši neizmantot šo informāciju nelietīgi. Ja jūs mani uzmodināt, un te jūs varat jautāt, ko jūs gribat, es jums piekritīšu. Bet šī rakstvieta mums parāda, ka ne tikai šī, bet arī visas pārējās mazliet, ja mēs tādā kopskatā ņemam, ka visa pasaule ir tādā sapnī, grēkā, apmātā sapnī, mēs varētu teikt. Un tad, kad cilvēks piedzīvo Kristu un pestīšanu, tas sāk mosties, ieraudzīt patiesību un realitāti. Un bieži līdzīgi notiek, ka mēs mostamies no fiziska miega, mēs varam to ar šo lielo miegu salīdzināt, ka cilvēks nav atgriezies un neredz patiesību. Kristieši bieži vien šajā sapnī iesprūst. Un tad, kad mēs no īsta sapņa tā kā mostamies, kas ir bijis tāds dziļš sapnis un tāds spilgts, tad, kad mēs sākam mosties, mēs nevaram saprast, vai tas ir sapnis, vai tā ir realitāte, un kura tad ir tā īstā realitāte, tas sapnis, vai tā, kur mums tagad jāceļās augšā. Un tas sapnis bieži vien ir tāds salds, un negribās pamosties, gribās ieiet tajā sapnī atpakaļ. Līdzīgi arī kristieši mēs esam kārdināti iet atpakaļ tajā vecajā dzīvē. Bet ziniet, ka mēs mostamies, un jau kāds mūs ir iztraucējis un uzmodinājis, un mēs gribam tikt atpakaļ tajā sapnī, neraža. Tas foršais sapnis, kā saka, nerādās vairāk. Un arī miegs ir pārgājis un jāpieņem realitāte nomodā. Protams, ka mēs vēlāk attopamies, vai cik labi, ka es esmu realitātē, ka es neesmu tajā sapnī. Bet vēlns mēģina iestāstīt, ka tas sapnis bez Dieva ir labāks par patiesību, ko Dievs dod. Līdzīgi kristietim apzinoties patiesību, ko atklāja Dievs, kristietis ierauga, ka viņš ir kaujas laukā, un kam gribas pamosties kaujas laukā. Ienaidnieks cenšas patiesību sagrozīt un parādīt mūsu acīm, parādot to, ka no kristiešu dzīves jau nekā nav, vairāk kā vien garīgas cīņas un mokas un tā tālāk. Un kad tā patiesība ir pārāk smaga, lūk, es tev iedošu sapni, tas vēlns saka, un tu vari sapņot un nedomāt par lietām. Un kaut vai, ikdienā ir ļoti grūti pieņemt to skarbo patiesību. Mums mazliet patīk sevi mānīt, un tad ir vieglāk dzīvot. Bet to skarbo patiesību mēs varam pieņemt kopā ar Kristu
un tad tā skarbā patiesība paliek skaista. Vēlni noklusē to, ka Tēvs mūs mīl, ka Jēzus ir atdevis savu dzīvību par mums, lai mūs glābtu. Tad šī skarbā patiesība ir nepanesama. To, ka Jēzus mirstot ir uzvarējis velnus, nāvi un elli, piedodams mums mūsu grēkus un dāvājis mums svēto garu, kurš arī mūs mīl. Un mēs te vienu dienu braucām ar Aiju, vakar uz Nīgranu mēs braucām un runājāmies. Par to, ka mēs maz domājam par svēto garu un viņu saprotam un maz mēģinām saprast tādas detaļas par svēto garu. Kas ir svētais gars, kā viņš darbojās, kā viņš ir mums līdzās šodien. Kā tas ir, ka svētais gars ir aizstāvis? Kā tas ir, ka svētais gars ir padomdevējs? Kā tas ir, ka viņš ar mums ir šobrīd līdzās ik brīdi? Kā mēs izdzīvojam attiecības ar svēto garu? Tie ir tādi virsraksti, bet tur ir apakšā daudzas smalkas nianses, ar kuru varbūt kādā reizē, kad mēs satiekamies, mēs varam padalīties. Tas nozīmē, svētais gars, pats Dievs, ir ar mums visu laiku. Brīžiem, kad mēs kristieši lūdzam, mēs iedomājamies, ka Dievs tur debesīs sēž un tagad viņš dzird mūsu lūgšanas, kas tā kā skan no mums. Tad Dievs, tā kā es te cīnījos ar to tehniku, nekā nevarēja tik galā, apstrādāja informāciju, ko mēs lūdzam, un tad seko garš lēmumu pieņemšanas process, tā kā viņš dos mums to apstiprinājumu tajā lūgšanai vai nē. Svētais gars ir mūsos. Mums tur nav vajadzīgs rakstīt lūgšanu iesniegumus vai lietu pieprasījumus sūtīt. Lūk, tā notiek pēc nometnes. Ar svēto garu mums ir dialogs. Mums jāatcerās, mums ir dialogs. Mēs ar viņu varam runāt visu laiku. Tagad jūs varbūt klausieties, ko es runāju, bet tā kā jūs iziesiet pa durvīm un sāksiet iet savās gaitās, jūs runāsiet ar svēto garu. Svētais gars, tagad būs sadraudzība, un tad mēs varēsim tagad padzert kafiju, mēs varēsim pakomunicēt. Un tagad jūs iesiet uz mājām, pa ceļām, svētais gars, ko mēs varētu vēl šodien izdarīt tādu svētīgu? Saruna, visu laiku saruna. Kādreiz liekas, cilvēks runā pats ar sevi, ka mēs mēs domājam, kā cilvēki domā skaļi, Aija domā skaļi. Un tad man liekas, ka viņi ar manīm runā. Un tad es novēršos no kādām lietām. Es saku, nē, es pat ar sevīm runāju. Bet mēs jau paši ar sevīm nerunājam. Mēs saprotam, mūsos ir svētais gars, mēs ar viņu šādā veidā varam runāt visu laiku. Un viņš mūs mīl un viņš vēlas ar mums runāt. Un runājot ar svēto garu, tur piedalās arī mūsu Tēvs un tur piedalās arī Jēzus Kristus. Mēs neesam vieni. Mums ir jāapzinās, ka mēs esam kara laukā, bet mēs tur neesam vieni. Un īstenībā šo karu neizcīnām mēs, to izcīna Dievs. Neieraugot šo aspektu, jūtoties šajā karā vieni, notiek tas, ko saka Pāvils, ka ja mēs nedzīvojam evaņģēlijā, tad veltīgi mēs esam sākuši ticēt. Ja nav evaņģēlijas, tad tas vienkārši izskatās kā šajā bildē. Un gala rezultāts arī nav labs. Ja mēs karojam vieni, tad mums ar visu jātiek galā pašiem. Un mums jātiek galā ar tām lietām, ar ko mēs netiekam galā. Un atkal tā jūtās daudzi kristieši par nožēlu. Šādi staigā daudz kristieši, kā šajā bildē. Ja man ar visu jātiek galā, tad es nevaru nelietot pasaules metodes. Tas secinājums ir tāds beigās. Un vēlns jau to pienes. Es nevaru nenošmaukt, es nevaru nepiesavināties, es nevaru kādu nepastumt malā, lai es tiktu pirmais, jo man taču kaut kā ar to akmeņu kaudzi ir jātiek galā. Es nevaru nedomāt tikai par sevi un tikai par savējiem, kur nu vēl par citiem, es to nevaru, es jau netieku ar lietām galā. Es nevaru neaprunāt, es nevaru neskaust, nevaru nevēlēt, lai citiem neizdodas, jo savādāk es būšu pavisam
kā saka jaunieši, lūzeris. Man ir jātiek pa priekšu. Un es esmu sev un saviem tuvākiem Dieva vietā. Tas notiek bez evaņģēlija. Man viss ir jākontrolē. Un kad viss aiziet greizi, tad visa atbildība un smagā nasta paliek uz mani. Tas notiek bez evaņģēlija. Un šis ir slikts sapnis, ko mums cenšas vēlni uzspiest. Tie mēģina mūs no patiesības turēt pa gabalu, mums iestāstot otru grāvi arī. Tu taču esi ko vērts, tu taču spēj lietas paveikt, tu taču spēj izcelties citu starpā. Tev neviena nevajag, tu pats ar visu tiksi galā, lai tu būtu laimīgs. Un šī laime tā nāk un arī nepienāk. Paklausot šiem meliem, agri vai vēlu būs vilšanās. Sekojot šiem meliem, cilvēks kļūst ar vien aklāks un kurlāks. Tas nonāk strupceļā, vilšanās pārņem, un tad vēlni nāk un piedāvā dažādus mierinājumus, kā alkoholu, laulības pārkāpšanu, rūgtumu, izolēšanos, dusmas, un te varētu uzskaitīt ļoti daudz tādas anestētiskas metodes, kas vēlnam ir arsenālā. Atcerēsimies, Dievs mani mīl, Jēzus mani mīl, Svētais Gars mani mīl, Viņš par mani gādā. Viņš katru lietu grib darīt ar mani kopā. Viņš ir ar mani ik brīdi kopā. Viņš ir ar mani tā, kā nespēja neviens būt ar mani. Un pat ja kaut kādā brīdī es reiz mēnesī braucu uz pansionātu, un tur ir kādi cilvēki, kuri ir vieni savā gultā, viņi nevar parunāt, viņi var tikai ar acu plakstiņiem pamāt. Un, ja mēs tā domājam par viņu sajūtām, viņi ir vieni. Un turpat, ja kāds gribētu ar vislielāko sirdi viņiem būt līdzās un palīdzēt, mēs nevaram nonākt tur, kur viņi ir iesprostot šobrīd. Bet Jēzus var. Jēzus var būt tur, kur nevar būt neviens. Viņš dara lietas pie manis, ko neviens nespēja darīt. Un pat tad, kā saka, ja pavisam aizkrīt širmis ciet, ka vairs neredz un nedzird un nocietinājies ir cilvēks, arī tur Jēzum ir veidi, kā no turienes izraut. Un mēs dzirdējām ļoti šo, es domāju, šī ir visīpatnējākā reize, kur Jēzus kādu dziedina, šis veids, kā viņš to dara. Viņš dziedina kurlmēmo, liek pirkstus tā ausīs, spļauj un aizskar mēli. Mēs varam domāt, kā būtu, ja Jēzus šeit to darītu. Cik tas būtu dīvaini. Mēs saprotam, uzliek roku cilvēkam un aizlūdz, un arī tur mēs paprasām atļauju, vai es drīkstu tev uzlikt roku un aizlūgt. Bet tagad izbāz mēli, es tev ielikšu pirkstus ausīs, sataisīšu, saspļaudīšu šitos svaidāmo un likšu pie acīm un nosmērēšu tev ģīma dubļiem. Ļoti dīvaini tas izklausās, bet tam cilvēkam to bija vajadzēja tieši šādā veidā. Jēzus var dziedināt sirdis. Viņš var dziedināt attiecības, un viņš to vēlas darīt. Mēs kādreiz domājam, ja jau man ir tik grūti, tad vai Dievs nevar, vai Dievs negrib. Kaut kur jau tā problēma ir, bet viņš grib, un viņš var. Es domāju, ka drīzāk tā problēma ir mums, vai mēs gribam, ka viņš to pie mums izdara. Un tas arī tā nestrādā. Dievs, tu man dziedini pirkstiņu, bet pārējais gangrēns ķermenis, to es negribu dziedināt. Tā tas nestrādā. Tā, kad mēs nākam pie Jēzus un gribam, lai viņš mūs dziedina mūsu attiecības, svētī mūs ar finansēm, dāvā vēl kādas lietas, ko mēs gribam, mums ir jāsaka, ņem mani visu. Tikai tad tas sāk notikt. Noslēgumā vēlos aicināt un mudināt neļauties šim kārdinošam sapnim. Neļauties, lai vēlne esedz acis ciet un it kā ir vieglāk dzīvot, bet te pašā laikā nav. Tie ir meli.
Neļauties tam, ko rāda pasaule un velni. Neļauties meliem, ka mēs kaut ko paši ar saviem spēkiem varam. Vienā dienā cilvēks ir un otrā nav. Mēs to nekad nevaram zināt, un tie ir atkal meli, ka mēs būsim mūžīgi un ka mēs te stāvam un varam, un mēs esam tādi vareni. Mans mīļākais pants: bez Jēzus jūs neko nespējat darīt. Bez manis jūs neko nespējat darīt, saka Jēzus. Un tas man ļoti palīdz, šis pants man ļoti palīdz. Mums ir jānoraida meli, ka mums nav citas alternatīvas, kā ar saviem spēkiem un pasaules metodēm lietas izcīnīt. Mums jānoraida meli, ka mums nav izvēles, ka mēs nevaram nedarīt netaisnību, ka mums ir jādara, lai mēs izdzīvotu. Tie ir atkal velna meli. Tie ir meli, ka mums ir jāgrēko, jo mēs savādāk nevaram. Tas ir tad, kad mēs nerunājam ar Svēto garu ikdienā. Tagad mēs nonākam līdz tam brīdim, ka es savādāk nevaru. Paskaties, es esmu iespiests grēkā. Ja mēs to pasakām Svētajam garam, viņš atrod veidus, kā to atrisināt. Nepārtraukta komunikācija. Viņš atrod veidus. Nav bezizējas. Dievam vienmēr ir izēja. Šie visi ir meli. Mūsu mīļais Dievs ir ar mums, un tā ir patiesība. Viņš mūs mīl, viņš par mums gādā, viņš ir ar mums kopā šodien un mūžīgi. Tā ir patiesība. Lai Dievs uz to mūs svētī. Āmen.